Esmu diplomēts mūzikas skolotājs ar augstskolas izglītību. Es nostrādāju nepilnus 15 gadus par mūzikas skolotāju. Un es redzēju to nabadzību, kāda mums mūzikas kabinetos valda. Un vienveidība, kas ir vēl ar vien daudz vietu pastāv mūzikas stundās. Un tad es sāku taisīt. Pirmie metalofoni man bija manā garažā. Es pats grīžu metālu, pats jau tur skaņoju. Un savai skolai es uztaisīju pirmus metalofonus pats savā garažā. Viens. Viss, kas saistās ar bungom, un to, ko citi saka, ka tas varētu būt, kurai tautai pīderīgs, vai pieņemsim stābuļa, bungas, vai vēl kādi tur sitamī, visādi perkusijas saucamās. Tas viss ir bijis visam tautam. Un šāmaņu bungas arī tāpat ir bijuši, domāju, ka ir bijuši latvīšiem tāpat kā parastos bungas. Jo, ja tī poši latvīši, tī poši baltīši, sacīsim tā, ir inaukuši, no citurājas. Citas ir zemes daļas, ja, plūdu rezultātā. Un līdz ar to es esmu vairāk pārliecināts, ka viss, kas saistās un kas saka mūsu, tas nav mūsu. Es saku, tas jau viss ir bijis, un ja kurai tautai kaut kas nav, tad tas ir tikai tāpēc, ka tur kaut kas ir piemirsīs. Trīdeksnis. Trīdeksnis skaitās, absolūti latviešu instruments. Lietoja tikai maģiskās izdarībās, kas varēja būt apdziedāšanas, apstaigāšanas, lauku apdziedāšanas un, tā. Dāmas dziedāja un ritmiski sevi pavadīja ar šo instrumentu. Tad viņš ir saglabājies. Bet, kā es jau teicu, ka mums bija viena ekskursijā, kad tie ļaudis bija no arheologiem un kaut kāda filozofiska biedrība, ka viņi tieši tādu instrumentu ir redzējuši tajās piramīdās, kad tā faraona sieva vai verdzene ir lietojuši tieši šādu instrumentu, lai ieskandinātu telpas. Nav slaucētu putekļus, bet lai ieskandinātu to telpu, lai dzēvoja, lai tie instrumenti ticēja, ka tad tie telpa ir dzēva. Un tie priekšmeti, kas tur ir, nav kā nedzēvi. Tagad draugības. Nesen man bija vārda diena. Un mani paziņas man piespēlē dāvanu 2 stirnas ādas. Kur var labāk? Bungas kā pavadošais instruments. Vairāk lītoja. Šaipus Daugavas. Bungas kā solo instruments. Mēs, kad taisam bungas, mēs iekšā liekam kaut kādu mēkstu materiālu vai porolonu vai kaut ko tādu, lai tu skaņu padarētu netik spolgu, netik skaļu. Tajos valstīs, kur bungas ir solo instruments, Šaipus Daugavas, tad tas ir, tur jau arī skan. Un tas, ka viņam, kas tā bunga ir pats svarīgais, ne tas, ka viņa tā skaņa, bet tā, ka viņu sitai tad trīc bikses. Tas nozīmē, ka tas gaiss, ko mēs ievibrējam ar spēlējot, un kāpēc tas bundzinieks var nonākt transā, tas ir tāpēc, ka, ja tā bunga ir drusku lielāka un biezāka āda, tad tā gaisa vibrācija ir ļoti spēcīga. Un ja to dara ne 5, bet vairāk kā stundu, tad tas, es ticu tam, ka tie šamaņi, viņi ar šito te dabū sevi tajā transā. Es varu pastāstīt pilnīgi un atklāti, ka svarīgāko priekšmetu par mākslas priekšmetiem, dotajā gadījumā par mūziku, nav neko. Mūzika attīsta visu. Cilvēkam bez iztēles nav iespējams neko izdarīt. Nav iespējams plauktu pīsis pisīnas, lai es cik gudrs matemātiķis būtu. Es atceros, ka tāls nopirka akordionu, obi divi ar moti. Tāls katros gūdūs visādokos, vai dzimšanas dienas, vai cilkus bēres, vai kas. Viss socēs un beidzēs ar akordeonu spēlēšanu. Un es visu laiku atceros, ka mēs esam sātā skaņā muzika. Mēs esam nebija nevienas prostai sakot piankas, kur nebūtu dzīsmis. Visur viss goja ar dzīsmi, ar dzīdošanu, ar spēlēšanu. Mūsu bērni, kurus mēs
mīļēdami siltam uz muzikas skolām un pēc muzikas skolas beigšanas vai kaut vai muzikas skolas laikā mūsu bērni to muziku sok, tā mēksti sakot, neredzēt un to, kas sagaudot it kā visiem prīku, es vienkārši to instrumentu nolīgu pēc muzikas skolas beigšanu 10 gadiem un es jau nevar pacelt jām tik liels īnaits pret to visu. Nu, un plus vēl arī te visa vaina, zināmā mērā, jāuzņemas ar tiem skolotājiem. Un ja tev ir jau 5 stundas aiz muguras, ka tu esi kaut ko mazajam muzikantam kaut ko skaidrs, tad tu neviļus kļūsti par konvejeru dalībnieku, kas tā saprot. I sokās nav spēlēšanā, bet matemātikas uzdevums. Vārns risināja uzdevumu visu laiku, kur atrodas nots, kur tie nots atrodas uz klaviaturas, un cik ilgi, un tie ir matemātika, absolūta matemātika. Nu, nevienos ģimenes gūdos viņi nevar nospēlēt neko. Tad muzikas skolas bērns var nospēlēt Haidenu, Mocartu, bet ja es nevaru nospēlēt to Haidenu, Mocartu. Šis ir muzikas konstruktors. Doma ir šāda, ka tu vari muzikanti tā kā zīmējot, tu viņus vari jaukt, viņus visi jebkādā kārtībā likt, bet tev vienalga sanāks kaut kas sajēdzīgs. Muzikants sajauc viņu jebkādā secībā. Tikai jāatceras viens noteikums, ar kuru krāsu sāc, ar to krāsu tev arī jāpaveic. Nu, pieņemsim, sāksim ar sarkano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 un 4. Ja mēs to lūksim nospēlēt notīs uzrakstītu, tad es domāju, ka tur arī pieredzes bagāts cilvēks, tam būs lielas grūtības un problēmas to nospēlēt. Ja to dara mazs bērns, tad mēs jau varam runāt par brīnumu bērnu. Cilvēks sastāv 80% no ūdens. Tas nozīmē, ka vibrācijas, kā lai mēs savu miesu vairāk spēcīgāk ietekmējam, ja ne ar kaut kādām vibrācijām. Un veltīgi pēc tās Bibeles arī sanāk, ka sākumā bija vārds. Pirmā vibrācija bija vārds. Un manuprāt, visvairāk varētu vibrēt no visām mākslām taisnī mūzika. Kad cilvēks spēlē mūziku, viņš visvairāk tiek ievibrēts un visvairāk tiek ietekmējams. Un tā māksla ir visu pamats, visa attīstošā, visas veselības pamats, visas domāšanas pamats ir tā pozitīvā vibrācija, ko mēs saucam par mūziku. Mūzika visa pamats. So.